Valdes locekļu atbildība. Vai jūs zināt, kāda atbildība ir valdes locekļa? Valdes loceklis, kurš tiek iecelts izpildīt pienākumus, rūpējās par uzņēmumu kā gādīgs, rūpīgs saimnieks. Līdz ar to valdes loceklim, pildot savus pienākumus, būtu jārūpējās par to, lai pirmkārtām arī darījumi tiek slēgti, izvērtējot riskus, nepieciešamības gadījumā arī saskaņojot tos ar dalībniekiem, lai nebūtu tādas situācijas, ka dalībnieki prasa atbildību no valdes par to, ka, piemēram, šis darījums ir bijis neveiksmīgs, viņš ir nesis zaudējums. Protams, ir arī vēl citi aspekti, kad saimnieciskā darbība ir nesus tik liels zaudējums, kad ir uzņēmuma maksātnespēja. Ja, un līdz ar to arī šī valdes locekļu atbildība neaprobežojas tikai ar sabiedrības mantu, bet arī valdes loceklis nes personisko atbildību par savu darbību.